Mani sauc Aivis. Šis konkurss ir par to, kā vienkārši izskaidrot citiem cilvēkiem lietas, kuras tu pēti. Tad mans pētījums ir par to, kā izskaidrot to, kas notiek komandās un kāpēc dažas komandas ir labākas par citām. Pētījums ir saistībā ar programmēšanas izstrādes kompānijām un komandām, kas veidos programmatūru. Un kā jūs redzēsiet, tad daži no šiem konceptiem, kurus mēs apskatām, ir pielietojami arī ikdienas dzīvē, kā piemēram, lai izskaidrotu to, kāpēc dažkārt mēs savu tuvāko cilvēku saucam par to otru pusīti. Ķersimies pie lietas. Jūs redzat kārtējo programmatūras kļūdu. Šādas lietas noteikti diezgan bieži, un droši vien jums rodas jautājumi, kas tad traucē izstrādāt labāku programmatūru. Kāds teiktu, varbūt kāda programmēšanas valoda jauna, bet pasaulē ir vairāk nekā 8000 dažādu programmēšanas valodu, un tas nav tas, kas varētu atrisināt šo situāciju. Cita lieta ir intelektuālais kapitāls. Tās ir zināšanas, kas nodrošina kompānijas priekšrocības tirgu, un kā ir pierādīts, tad intelektuālais kapitāls programmēšanas izstrādes kompānijās ir nepieciešams 7 reizes vairāk nekā, piemēram, metāla apstrādes kompānijās. Taču intelektuālais kapitāls nav tikai vienīgi cilvēki. Nepietiek pieņemt dažus ģēnijus, lai var izgatavot kvalitatīvu programmatūru. Tad jautāsiet, kas tad ir pie vainas? Tā arī tas stāsts ir par mūsu pētījumu. Pētījums notiek kopā ar lielām programmatūras izstrādes kompānijām, kur izstrādātie produkti ietekmē miljoniem cilvēku pasaulē patiesībā, un mēs noteikti gribētu, lai šie produkti kļūst pēc iespējas kvalitatīvāki. Viens no variantiem, kā to izskaidrot, ir sociālais kapitāls. Kā jau vārds sociālais liecina, tas nozīmē komunikāciju starp cilvēkiem un visu šo te notveršanu. Kā viens no teorijām, kas varētu izskaidrot sociālo kapitālu, ir transitīvā atmiņas sistēma. Jautāsiet, kas tas ir? Ilustrēšu to ar īsu piemēru. Vispirms paskatīsimies to, kā strādā mūsu atmiņa, un tad arī sapratīsim, kā to var nonest uz transitīvo atmiņas sistēmu. Šajā piemērā iedomāsimies, ka es gribu piezvanīt savai mammai. Mamma man ir tuvs cilvēks, un principā es viņas telefonu zinu pa galvas, man tikai pietiek atcerēties, un man ir saiti galvā starp vārdu mamma un starp to konkrēto telefonu numuru. Un tas arī viss. Taču iedomāsimies, kad man vajag piezvanīt Mikum Dubickim. Miku Dubicki es pazīstu, taču diemžēl visus telefonu numurus no galvas es nevaru atcerēties, un tāpēc man ir jāizmanto kāds ārējais resurs. Šoreiz nav telefonā ar viņu numuru, bet es zinu, ka viņš ir LSA prezidents, un tāpēc varētu doties uz LSA mājaslapu un paskatīties telefonu numuru tur. Diemžēl viņš jau nedēļu vairs nav LSA prezidents, un viņa telefonu numurs tur nav atrodams. Šajā gadījumā šis piemērs ilustrē arī to, ka ir svarīgi atjaunot šīs saites, kas ir atmiņā. Bet, lai situāciju klātu, es varētu mēģināt izmantot savu transaktīvo atmiņu. Un es zinu, ka Unda Jancēna ir uz kādu laiku strādājusi kopā ar Miku Dubicki nemaz tik nesenā pagātnē, un varētu mēģināt jautāt viņai. Es droši vien arī varētu veiksmīgi sasniegt rezultātu šādā karā. Šis notiek tipisks, un oriģinālajā pētījumā par šo transitīvo atmiņas sistēmu tika, starp citu, argumentēts tas, ka viens no iemesliem, kāpēc pārējiem tik ļoti sāp pēc šķiršanās, ir tas, ka viņi pazaudē šo transitīvās atmiņas daļu. Viņi pazaudē to tik daudz tās atmiņas, kas viņiem bijis tā kopējā, ka tas ir tik sāpīgi. Kā tā visa atmiņa izskatās? Ir vajadzīgas 3 lietas. Vajadzīgs zināt lokāciju, kur šo atmiņu var atrast. Tas ir vai nu mana atmiņa, vai tad kaut kāds ārējais resurss, piemēram, tā ir Undija. Tas apzīmējums, LSA prezidents, Mikus Dubickis, vēl kaut kas tāds. Protams, arī konkrētais atmiņas ieraksts. Šiem visiem procesiem jānotiek pareizi gan saglabāšanas brīdī, gan uzturēšanas brīdī, gan arī atmiņas atcerēšanās brīdī, lai mūsu informācija, ko mēs atceramies, būtu pareizi. Šo, protams, var pielietot arī komandām. Iedomāsimies uz brīdi, kad research slāma komandai ir viena kopīga atmiņa. Tas vai nebūtu lieliski palīdzēt organizēt lielisku konkursu? Būtu. Taču, diemžēl, viena kopīga atmiņa mums nevar būt, jo pastāv fiziskas atšķirības starp cilvēkiem. Un vienīgais veids, kā mēs varam viens otru atmiņu izmantot, ir komunikācija. Taču, lai veiksmīgi šī komunikācija notiktu, un lai, piemēram, arī nenomāk Kasparam nežēlīgi daudz jautājumiem par to, ko tad viņš īsti zina, katram cilvēkam ir vērtīgi uzturēt kādu zināšanu bāzi par to, ko otrs cilvēks zina. Un tad arī veiksmīgi var notikt šī informācijas apmaiņa. Šajā gadījumā
šādas transakcijas sistēmā mēs saskaramies arī tādiem izaicinājumiem, kā sadalīt jaunas zināšanas, kas ienāk starp šiem cilvēkiem. Jo, piemēram, varbūt Kaspars kaut kur labāks, un līdz ar to viņš ir gatavāks uzņemties šīs jaunās informācijas, kas ir par šo tēmu zināšanas, kā efektīvi atjaunot to, kurš ko zina, un kā iemācīties koordinēt šīs zināšanas. Kam tas ir vajadzīgs? Jo transaktīvās atmiņas sistēma ir pierādīts, ka komandas, kurām ir transaktīvās atmiņas sistēma, strādā labāk. Lai tas viss notika, komandā ir nepieciešams 3 procesi. Viens no tiem ir nepieciešams šīs atšķirīgās zināšanas. Kopīgās zināšanas, protams, arī ir labas, bet šajā gadījumā būtu ļoti labi, ja es varētu pēc iespējas vairāk zināšanas komandā saglabāt un veiksmīgi viņas izmantot šajā gadījumā šī, piemēram, konkursa izstrādē vai programmatūras izstrādē, kur prasa ļoti daudz dažādas zināšanas. Protams, šīs dažādās zināšanas ir nepieciešams arī koordinēt. Un tur ir izaicinājumi saistībā ar to, vai šie cilvēki ir pietiekami pieejami, vai Kaspars vienmēr ir sasniedzams, lai viņam varētu pajautāt, vai nav kāds iztrūkstošs saites, vai komunicē ar ilgu, un nav kāda pudeļkakli, kad viens cilvēks tiek nomākts ar bezgalīgi daudziem jautājumiem, vai komanda vienkārši nekomunicē pārāk daudz, tikai lai vienkārši atcerētos kaut ko un neko nevarētu izdarīt. Kā piemēru šo var ilustrēt ar kādu pētījumu, kas bija par transaktīvu atmiņas sistēmu, kāpēc notika NASA's kosmosa kuģa Kolumbijā katastrofa. Izrādījās beigās, ka visa informācija, lai novērstu šo katastrofu, kompānijā jau bija labu laiku, taču, diemžēl, nenonāca līdz īstiem cilvēkiem. Izpētot to, kāds tad ir tas tīkls komunikācijas kompānijā, un šajā gadījumā tie bija e-pasti, tad var redzēt lielu atšķirību starp to, kāds bija NASA tīkls, iedomātais, kāds bija patiesais un kādam viņam vajadzēja būt. Un tad mēs arī varam redzēt to vietu, kuriem cilvēkiem bija jāpieņem lēmums un kā pie viņiem plūda informācija patiesajā un kā vajadzēja plūst. Diezgan liela atšķirība. Tāpat arī komandām un cilvēkiem ir jābūt savā starpā uzticamiem, jo uzticēties tā informācijai, ko Ilva pasaka Kasparam, un Kasparam nebūs jēga, ja viņam nāksies to informāciju 2 reizes pārbaudīt. Kā tad notvert šo zināšanas tīklus? Viens no variantiem to visu pētot ir sociālo tīklu analīze un pielietot tās metodes. Un, lai to ilustrētu, es parādīšu 2 piemērus. Lai TMS veiksmīgi izveidotos, ir nepieciešama zināma komandas stabilitāte, un līdz ar to mēs varam skatīties no tādas prizmas. Šeit analizējot vienas kompānijas sociālo tīklu, kompānijai 3 dažādas komandas šeit it kā būtu jābūt parādītām. Taču analīzē parādās 4 dažādi klusteri. Ko nozīmē šis cilvēks? Izrādās, ka viņš ir pārgājis no zaļās komandas uz zilo komandu, un viņam vēl nav īsti atjaunojusies šī jaunās komandas transaktīvās atmiņas sistēma, un tā viņš nav īsti ir vienā komandā, no otrā, un tāpēc tā informācija apmaiņa nenotiek vēl tik efektīvi, kā varētu iespējams gribēties. Tāpēc jau minēju, ka informācijas pieejamība ir svarīga. Komandas darbs vienkārši pieprasa informācijas pieejamību un ļoti svarīgi labi komunikācijas kanāli. Šeit ir analīze no citas kompānijas, un viņiem ir speciāli cilvēki, kas ir paredzēti, kas pārzina visu sistēmu un kuri palīdz tiem cilvēkiem un komandām, kuras zina tikai daļu no visas sistēmas. Taču, kā izrādās, šie cilvēki nemaz nav tik pieejami visiem pārējiem cilvēkiem, kuriem vajadzētu būt. Būtības biezums norāda to pieejamību. Problēma. Kā kļūt labākiem? Arī pāris piemēri par to. Mācīšanās kopā ir pierādīts, ka transaktīvās atmiņas sistēma labi veidojas tad, ja jūs visi mācāties kopā. Un nelīdz pat tas, kad es mācījušies individuāli, jūs veidojat kopā komandas bildošanas uzdevumus. Vēl viens, protams, tas būtu jauki visus kopā satrinēt un likt klāt, bet nevienmēr cilvēks var pielikt pa komandām. Un tāpēc jaunu darbinieku iesaistīšana, tas ir līdzīgi kā, ja jūs aiziet uz balīti, jaunu balīti nepazīstamiem cilvēkiem. Jums ir nepieciešams laiks, lai saprastu, ko kurš tur zina un kas ir kas. Un tāpat arī šiem pārējiem cilvēkiem ir sava iekšējā valoda un nerakstītie likumi, un viņiem vajag laiku, lai apzinātos, ka tu esi jauns cilvēks komandā. Saliekot šo visu kopā, ir dažādas izaicinājumi, ar ko saskarties, lai izveidot labas un kvalitatīvas komandas, jo tie procesi, kas notiek daudz un pietiekami sarežģīti.
Taču ir dažādi varianti, ko varētu darīt vēl tur. Taču par to, ko mēs darām un kā mēs varētu uzlabot komandas, par to jau vairāk nākamajā atlases kārtā. Paldies!